This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4123. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2024. gada 9. decembrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī. Pārsliņas debesīs, lēni virpuļo un krīt, baltas domas atnesīs, svētvakaru sagaidīt, lai miers un gaisma sirdī mīt, kad svēcītes logos spīd, lai siltums mājās ienāk līdz un prieku sirdī dod šī nakts. Egļu zāri mirdzošie stāsta ziemas pasaku, piparkūku smarža tev atnes bērnu sajūsmu, lai miers un gaisma sirdī mīt, kad svēcītes logos spīd, lai siltums mājās ienāk līdz un prieku sirdī dod šī nakts. Zvaniņš skan tik maigi vēl, nakts ir pilna brīnumiem, mīļi vārdi sirdī kvēl, dāvājam tos tuvajiem, lai miers un gaisma sirdī mīt, kad svēcītes logos spīd, lai siltums mājās ienāk līdz un prieku sirdī dod šī nakts. Lai miers un gaisma sirdī mīt. Iesākām šī vakara raidījumu ar jauniznākušo dziesmu Ziemas pasaka Latvian Artists izpildījumā. Un tagad paklausīsimies pāris tautas dziesmas. Pirmā būs mierīgā, skaistā, kur bijāti Ziemassvētki. Šo dziesmu atradu YouTube kanālā 9 saules.
kur bijāti Ziemassvētki, kur naksniņu gulējāti. Zem dziesmas rakstīts dzīvais ieraksts no 9 sauļu skolas sadziedāšanās pasākuma ar Jāni Vītolu, Daci Vītolu un Daci Prūsi. Un pēc tam dzirdēsim Māras Zommeres dziedāto Pūti, pūti, ziemelīti.
Un tagad lai skan mūsu pašu Čikāgas ansamblis Tās balsis, ieskaņots 1989. gada Ziemassvētku ieskaņas koncertā. Ansambli Tās balsis vadīja Māra Vārpa, un dziesma Eņģeļus mēs dzirdējām. Eņģeļus mēs dzirdējām, spožu gaisu redzējām, pie kāpes mums skanējās, sirdīs līksmās gājā. Pirms pāris dienām, 7. decembrī, VEF kultūras pilī notika Ziemassvētku ieskaņas koncerts. Dzirdēsim tagad divas dziesmas sieviešu kora Taugavas Vanadzes izpildījumā. Thank you.
Dziedātājam un mūzikantam Andrim Ērglim pirms dažām dienām klajā nāca jauna dziesma. Paklausīsimies. Dziesmas nosaukums – Svētku rīts. Šajā rītausmā daba tīta tīrā pasaka, kur vēl labam tic, kur vēl mīlestībai tiek krīts, bērnu smiekliem piepildīts ir rīts.
Pagājušā nedēļas raidījumā es stāstīju par Latvijas televīzijas jauno muzikālo šovu Pārdziedi mani. Nu pat pirms pāris dienām bija otrā izrāde, kuras fokus bija country un šlāger mūzikas žanrs. Vai skatījāties? Ja nē, tad šī nākošā dziesma Ievas Akurāteres izpildījumā būs mazs pārsteigums. Bet tagad mēs tā strauji esam aizgājuši, un mēs esam pie mūsu noslēdzošā priekšnesuma. Un vienu laikam no visleģendārākajām dziesmām, kāda mums latviešu mūzikā vispār ir, izpildīs vēl jau vairāk leģendāru dziedātāju. Čikāgas piecīšu mūsu mīlestību izpildīs Ieva Akurātere. Zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Es pati esmu dažādu žanru mūziķe, un viens no žanriem, ko es visu mūžu spēlēju, ir folk mūzika. Tad country, tas arī varētu skaitīties. Jā, un es ar lielu mīlestību dziedāšu šo dziesmu, kas ir Čikāgas piecīšu dziesma mūsu mīlestībai. Es spēlēšu solu, un spēlēju to solu septakordu, kas tur ir paredzēts, labi? Māksla ir milzīga notikuma sakoncentrēšana mazā sniegumā, mazā devumā, šajā gadījumā mazā īsā dziesmā. Milzīgs notikums. Dziesma, protams, ir par mīlestību, bet viņa ir ļoti kultūrvēsturiska. Viņa simbolizē to brīdi, kad beidzās padomu laiki, kad krita dzelzs priekškars, ka mēs nevarējām braukt brīvi pa pasauli, kur mēs vēlamies. Un notika pašā aprīļa sākumā pirmais milzīgais simboliskais šo brīvību apsveicošais Čikāgas piecīšu koncerts Mešparkā, kas bija tā kā tautas svētki. Un tur stāvēja Armands Birkens, jauns un skaists ar savu brīnišķīgo balsi. Ļoti daudz tādu traģisku šķiršanos, un šī dziesma simbolizē visu šo pārmaiņu, bet to, ka mums joprojām ir jāturas pie mūsu ideāliem, pie mūsu skaidrās sirds mīlestības, pie mūsu ticības, kā saule pār Rīgas torņiem brīvi spīdēs mūžīgi. Saule vēl virs Rīgas torņiem spīdēs. Šīs sajūtas, šīs emocijas, viņas ir labā nozīmē iekapsulētas šajā mūzikā. Viņas joprojām ir dzīvas, viņas joprojām var uztvērt, viņas joprojām darbojas. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kā tas būs un kur. Par spīti tam, kā nelabvēlīgs liktenis, mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies mēs uz ielas stūram, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums, vai uz mīlētāju nosēdēta sola, kuram pārtā līdzās labas kungs, kā rietum kas krastā pūš, aiz kāpām aizķeries mums mūž. Zem prilžu sariem, kur virši sieja, veš vienmēr vecu šūpuļu dziesmu dzieja. Kad līdlaukā tu smaidot nāksi pretī, tev rokās iedēs 10 vasarās. Tad grūti atšķirt būs, kas mirdzēs spožām, vai ziedos rasa tā, vai tavas asarās. Kad
Kad roku rokā staigāsim pa ielām, mums kānas gadu simti līdzi ies. Kamēr saule vēl virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kā rietum vēji, kas krastā pūš, aiz kāpām aizķeries mums mūž. Zem briežu sariem, kur virši zied, viņš vienmēr vecu šūpuļu dziesmu dzied. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kā tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs liktenis mūs katru savā pasaules malā tur. Kamēr saule vēl virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kamēr saule vēl virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Es pat nezinu īstenībā, ko piebilst. Es esmu dzirdējis no vecākiem, ir tas leģendārais Mežparka koncerts Čikāgas piecīšiem. Man toreiz bija tikai 4 gadi, bet man ir tāda sajūta, ka man tagad bija iespēja to pieredzēt. Tā es to biju arī domājis, lai tādi kā tu, mazie jaunie, lai viņi pieredzētu to brīnišķīgo sajūtu, jo šī dziesma ir par pārpasaulīgu mīlestību, par gan mūsu Latvijas mīlestību, gan par vispār cilvēcisku mīlestību, gan arī par mūsu visu iekšējo mīlestības uzdevumu, kas rada mieru un žēlsirdību un dzīvību. Mīļie eksperti, kur šī dziesma aizved jūs, Marija? Vērzīšos pie tevis. Ieva, paldies tev. Līdz asarām. Vispār klausoties tevi, bieži ir tā sajūta, ka tā nav dziesma, tā ir lūkšana. Un tava balss liek aizliedot domām kaut kur ļoti dziļi. Paldies tev par šo maigumu, par šo dvēseliskumu. Paldies tev. Paldies, Mīļš. Paldies, Marija. Jāni. 1988. gadā Liepājas dzintarā Ieva izpilda vēl vienu ļoti skaistu dziesmu ar nosaukumu Manai tautai. Un tā ir būtiska dziesma. Un, kad tu izpildi dziesmas, man liekas, īstāka dziesma izpildīt nemaz nevar. Toreiz tev arī izsprāga asars izpildot šo te dziesmu. Un man liekas, vienīgais, ko es varu pateikt, es varu noņemt cepuri tavā priekšā, paklanīties un vēlreiz pateikties par to, ka tu mums esi. Paldies, ka tu mūs saved pie Daugavas krastiem un sazemē, ka tas ir nepieciešams un vienmēr dari to, lūdzu. Un vēl vienreiz tas pierāda, ka dziesma nav tikai dziesma, tas ir kaut kas vairāk, tā maina cilvēku likteņus un bieži vien arī tautu likteņus. Paldies, Ieva, ka tu mums esi. Paldies, es sirsnīgs paldies jums visiem. Es vēl gribēju palielīties, man ir tā izdevība, ka katru gadu, kad mīļais draugs Armands Birkens atbrauc uz Latviju koncertēt, viņš aizņemas manu tumši sarkano ģitāru. Man ir 2 balta un tumši sarkano. Viņš arī šoruden spēlēs manas ģitāras savā 70 gadu jubilejas koncertā. Paldies par šo faktu. Paldies. Andri. Es nevaru runāt ar Ievu sēžot vienkārši un šajā gadījumā, un arī, kā Jānis teica, man ir jāpaklanās, viņš gan to tikai teorētiski izpildīja, bet es tiešām gribētu paklausīt. Andri! Jā.
Man vairs nav ko teikt, ne sirsniņas, ne aktiņas rādīt. Nav, ar kuriem pirkstiem tās sirsniņas jārāda. Tā ir sirsniņa, tā ir sirsniņa. Skatītāji, tie, kas ir pie televīzijas ekrāniem, neredz to, bet zāle mums rāda apakaļ sirsniņas. Paldies, Ieva, tas viss ir tev. Sirsnīgs paldies, sirsnīgs paldies. Aplaus lūdzu vēlreiz Ievai Akurāterei. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Gribam ziņot, ka termiņš janvāra, februāra numuram ir 10. decembris. Tātad, ja jums ir kādi raksti, fotografijas, ziņojumi, sludinājumi vai cita informācija, lūdzam sūtīt uz cikagazinas@gmail.com līdz rītdienai. Paldies! Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību ik katram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Esam saņēmuši sēru vēsti. Ar dziļām skumjām paziņojam, ka Astra Reveliņa, dzimusi Grīns, aizgāja mūžībā šī gada 18. novembrī 84 gadu vecumā. Dzimusi Rīgā, Latvijā 1940. gada 15. septembrī un bija ļoti aktīva latviešu sabiedrībā, vairākās organizācijās, bet it sevišķi Čikāgas Krišjāņa barona latviešu skolā. Viņa atstāja aiz sevis mīļoto māsu Dagniju Grīns, meitu Beatrisi, kas ir precējusies ar Marku, dēlu Armandu, kas ir precējies ar Cecīliju, un divus mīļotus mazbērnus, Martu un Aleksandru. Izsakām ģimenei un tuviniekiem visdziļāko līdzjūtību. Noriet saule vakarā, sidrabiņu sijādama, aiziet dusēt māmuliņa baltā smilšu kalniņā.
pieminēsim Astru Reveliņu, dzirdot dziesmu Noriet saule vakarā, dzied koris Ave Sol. Uzmanību, uzmanību! Nākošais pensionāru sajiets būs šo trešdien, tas ir parīt, Ligzdā, 12:12. Ziemassvētku ieskaņas programmu izpildīs duets Māra un Gundega. Visi mīļi aicināti! Un šo sestdien Ziemassvētki sabraukuši Krišjāņa Barona latviešu skolā. Skola aicina visus uz Ziemassvētku tirdziņu un koncertu. Beķereja un tirdziņš sāksies 10:00. Koncerts sāksies 11:00 un gardas pusdienas sekos. Nāciet visi! Svētdien 15. decembrī būs
ikgadējais iemīļotais 3. adventa mūzikāls Ziemassvētku ieskaņu vakars sveču gaismā. Skanīgs, skaistas sajūtas raisošs, iedvesmojošs, gaišu noskaņojumu rosinošs Ziemassvētku ieskaņu vakars sveču gaismā ar dziesmām, dzeju, lasījumiem un dažādiem muzikāliem priekšnesumiem. Sākums 17. vai 5. vakarā Ciānas draudzes dievnamā. Visi mīļi aicināti. Un tagad, lai skan Rīgas doma zēnu kora dziedātā Circenīša Ziemassvētki. Circenītis aizkrāsnē, nāc puisīt Matejos lodē, akne prasītā maizītes, saskat tu laukās maizītes, saskat tu laukā zvaigznītes, saskat tu laukā zvaigznītes. Lai citiem priekstiņš pīrāziņš, mums lūgta logā mēnestiņš, tāds priekšvāds apač mēnestiņš, līdz citiem nespīdviņš, līdz citiem nespīdviņš, līdz citiem nespīdviņš. Pēc raudā dēliņa rimstīgu, es tev kojumu stāstīšu, es rucinot tos iejūsi, uz mēnestiņu nobrausi, uz mēnestiņu nobrausi, uz mēnestiņu nobrausi. Tur būs tas pašas spēlītes, būs rucins zelta pēlītes, pēlītes ir ar šokrīti, un vēl ar zelta gailīti, un vēl ar zelta gailīti, un vēl ar zelta gailīti. Iesāņiem būs tev zobentiņš, un rokas atkats kā rociņš, viens puisītājs viens āzotei, kāds ir cenītis aizkrāsnē, kāds ir cenītis aizkrāsnē, kāds ir cenītis aizkrāsnē. Klausīsimies tagad Lorijas un Hardija dziedāto Vēlreiz par Ziemassvētkiem. No debesīm, no tālumā, no zvaigžņu gaismas mircumā, pār zemi atkal miers un klusums nāk. Ar pārslām klāt ir ziemas stāsts, un sveču gaismā brīnums tāds, kā pasakā, kur ziemas māte nāk. Ar pārslām klāt ir ziemas stāsts, un sveču gaismā brīnums tāds, kā pasakā, kur ziemas māte nāk. Var šonakt zvanu skaņām līdzi dziedāt, var ceļu arī jauniem sapņiem dot. Var šonakt visu aizmirst, visu piedot, ja vēlies arī jaunu dzīvi sākt. Ar šo nakti visu
prieks nezudīs, tev sirdī prieku atnesīs, no ikdienas uz mirklī projām būt. Tu baltā tērpā posusies, lai sargā ticību un Dievs šo zemi, kurā tavu soļus krāj. Tu baltā tērpā posusies, lai sargā ticība un Dievs šo zemi, kurā tavu soļus krāj. Par šo nakts zvanu skaņām līdzi dziedā, var ceļu arī jauniem sapņiem dot. Var šo nakti visu aizmirst, visu piedot. Ja vēlies arī jaunu dzīvi sākt, Par šo nakti visu aizmirst, visu piedot. Ja vēlies arī jaunu dzīvi sākt, no debesīm, no tālumā, no zvaigžņu gaismas mirdzumā, pār zemi atkal miers un klusums nāk. miers vidzemē un zemgalē, miers kur zemē un latgalē, miers zemē, kurai baltas pārslas māj. Miers vidzemē un zemgalē, miers kur zemē un latgalē, miers zemē, kura tavu soļus krāj. No debesīm, no tālumā, no zvaigžņu gaismas mirdzumā, pār zemi atkal miers un klusums nāk. Andris Daņiļenko dzied Priecīgie Ziemassvētki. Priecīgi Ziemassvētki klāt, prieka zvans gaisu tricināt, dziesmas skan, gaismā līst, svētku smaržas visapkārt līst. Priecīgi Ziemassvētki klāt, prieka zvans gaisu tricināt, tādēļ visi līdzi gavilēt, lai sāk, jo no Tēva troņa mums pasaules gaisma nāk. Priecīgi Ziemassvētki klāt, prieka zvans gaisu tricināt, dziesmas skan, gaismā līst, svētku smaržas visapkārt līst. Priecīgi Ziemassvētki klāt, prieka zvans gaisu tricināt, gaisma tumšā ceļā mūsu gaisma tu. Tiem tu dod, kas tevim tic, svēto mieru. Priecīgi Ziemassvētki klāt, prieka zvans gaisu tricināt, dziesmas skan, gaismā līst, svētku smaržas visapkārt līst. Priecīgi Ziemassvētki klāt, prieka zvans gaisu tricināt, tādēļ visi līdzi gavilēt, lai sāk, jo no Tēva troņa mums pasaules gaisma nāk. Pagājušā nedēļas raidījumā stāstījām par filmu Straume vai Flow, kas tieši tagad ir skatāma vairākos kinīšos Čikāgā un tās apkārtnē.
Pirms dažām dienām filma ieguva Eiropas Kino akadēmijas balvu. Tas ir spilgts sasniegums straumes ceļā. Bet pirms 2 dienām saņēma arī Losandželosas un Bostonas filmu kritiķu balvas. Šodien tika paziņots, ka ir nominēta Golden Globe vislabākās animācijas filmas kategorijā, un kritiķi visā pasaulē jūsmo par šo unikālo filmu. Ja nesat paspējuši aizbraukt, noteikti to darat. Filmu Amerikā rāda ar nosaukumu Flow. Tā vēl dažas dienas būs vairākos kinoteātros Čikāgā un tās apkārtnē, un Music Box to piedāvās līdz pat decembra beigām. Es pati filmu redzēju sestdien, un es nevaru beigt par to jūsmot. Tā ir viena no visskaistākām, krāšņākām, interesantākām filmām, ko es esmu jebkad redzējusi. Kā teicu, tā ir animācijas filma, bet tā nav domāta bērniem. Tā ir piemērota visām paaudzēm. Čikāgas slavenais kritiķis Roger Ebert filmai ir iedevis 4 zvaigznes. Rotten Tomatoes saka, the best story animation I have seen in decades. ScreenRant.com saka, I was totally enchanted by Flow. I expected to like it, as I usually do sitting down to watch something. I hoped to be engaged by it and maybe to wonder at it. But I wasn't prepared to be as moved by it as I was. It's become my favorite animated movie of the year. Deadline.com saka, Latvia's International Film Oscar entry is Animation Perfection. Turēsim īšķus, ka Flow vai Straume arī dabūs Oskaru. Un, kā teicu, ja neesat paspējuši aiziet to noskatīties, brauciet. Tiešām ir vērts. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar vēl vienu Latvian artists dziesmu. Šoreiz es skaistu Rozīt zinu. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo vakaru ar mums. Ar labvakar! No sīkas saknes tā, šī rozīte, ko minu, to Dievs mums dāvina. Tā plauka dzestrumā pie augstas ziemas saules, pie pusnakts tumsībā. Šo brīnum skaistu rozi, ko pravietis sludina, mums Mārā atnesusi. Tā šķīsta jaunava, pēc Dieva padomā, viens bērniņš tā ir dzimis, pie pusnakts tumsībā. Tur rozīt skaistā jauka, tur puķīt svētākā, kam gribi ziedēt laukā, zied manā sirsniņā, kas ticīgs tevi koļ. Tam sirds no saldas smaržas un dvēsele pilna to. To rozīt
skaistā jaukā, tu puķīt svētākā, kam gribi ziedēt laukā, zied manā sirsniņā, kas ticīgs tevi kop, tam sirds no saldas smaržas un dvēsele pilna top. The preceding program, the Chicago Latvian Hour, was paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago.